Šoreiz vairāk par cirsmām. Tiešām tagad ir jūnijas un jau kopš māja papīrmauks, tieši papīrmauks. Gulsnis jau ir kosmosā, negaidāt, viņš dārgāks vairs nebūs. Baļķim ir ļoti laba cena, neskatāmies uz to. Ja jūs gribat pārdot, to var pārdot. Bet runājot par papīrmaukam. Papīrmauks kopš sezonas beigām, ko varētu teikt pavasarī, kopš mārta, aprīļa, ir piekāpuši jau par 10–15 eiro. Kas īpašniekam, atņemot izstrādes izmaksas, principā cenas ir kāpušas reiz 2. Ja jūs prasat, kurā brīdī, tad tagad skāpi cenas, pagaidīšu, kad vēl pakāps. Cik ilgi gaidīsim? Mans personīgais padoms. Ja runājam par papīrmaukām, ir jau bijuši brīnumi augustā nokrīt cenas. Ja jūs gribat ritīgi, droši pārdot. Visdrošāk ir pārdot uz citiem, tad jūs zināt, cik jūs dabūsiet. Bet, ja ar ļoti mazu risku, kad jums būtu jāpārdod, es teiktu tā, ja jūs gribat pārdot pirms cenu kritumu vai pirms tirgus sagāžās, es teiktu tā, visdrošākais brīdis ir augustā. Augustā savus cirsmas pārdodam. Ja jums liekas, parasti visi spekulē, arī mežinieki. Jau no veciem laikiem tas tā ir iegājies, uz rudeni. Rudenī, oktobris, novembris, tās parasti ir finieri, vislabākās sezonas brīdis, tā teikt, pīķa punkts, ja. Galvenais, kā es vienmēr teicu, pirms cenas sāk kristies pārdot. Ja viņas kaut bišķiņ pakrītās, jūs esat nokavējis, visi. Tad jā, oktobris, novembris ir tas otrais brīdis, kad tīri teorētiski ieslēdzot loģiku, ņemot normālu vidējo gadu, būtu jābūt stabilu visaugstākajai cenai. Tas jau ir tādu diezgan lielu risku. Ja jūs gribat ritīgi riskēt, gaidat janvāru, februāri. Vēl trakāk. Janvāru, jo tad ir tā, ka tīri teorētiski ir gadi, kad tas ir moments, kad ir visaugstākās cenas un kad ir tā ziema, bet ņemot vērā, ka šogad tā sezona ir sākusies tiešām mēnesi, 2 mēnešus ātrāk, un tās cenas jau salīdzinot, pēdējais vājprāts bija 22. gadā energokrīzi. Kopš tā brīža šāda cena ir bijusi tikai 2 reizes, 24. gada augustā un tagad. Tā kā es teiktu, ka ja jūs gaidīsiet janvāru, visticamāk atstīsties ar pieeja pret kaut kurien. Tā kā ņemiet vērā un gatavojam cirsmas, un cirsmas laižam tikai pārdošanā aktīvā konkurencē. Šitās te runāšanas ar vienu, ar otru, kaut kāds piedāvājumu sagaidīšanas, tas tā nestrādā. Un viss.